14. nodaļa – Emociju vadība. Ir svarīgi dot telpu citiem un sev. Bez tā mīlestība nevar uzziedēt. Ekharts Tolle. Pat Dalai Lama dažreiz ir dusmīgs. Es domāju, ka šeit nav jāsniedz pierādījumi par pozitīvu emociju priekšrocībām. Nepazīstu nevienu cilvēku, kuru neskartu negatīvas emocijas. Pat Dalai Lama saka, ka viņš dažreiz kļūst dusmīgs. Vienā vai otrā momentā mēs visi cīnāmies ar negatīvām emocijām. Un pārāk bieži gadās, ka viņi pārņem cilvēku tik tālu, ka tas sāk negatīvi ietekmēt viņa dzīvi. Nekontrolēta emocija problēma ir tā, ka tās neļauj jums domāt loģiski. Emocijas bloķē mūsu spēju skaidri un gaiši domāt. Bieži vien negatīva emocija mocīts cilvēks pat nenojauš, ka viņam ir kāda problēma. Kad draugs labu nodomu vadīts norāda, ka viņa emocijas iet ārpus normām, cilvēks skatās uz savu draugu tā, it kā viņš tikko būtu ieradies no citas planētas, kurā nav intelektuālās dzīves. Viņš vienkārši nespēja noticēt, ka viņam ir problēma. Viņš to nemaz neuzskata par problēmu. Nav svarīgi, vai jūs pats domājat, ka jums ir emocionāla problēma, vai kāds cits tā domā. Kvantu maiņas nodoms lieliski palīdzēs jebkurā gadījumā. Tas vienlīdz labi noderēs draugam labvēlim un cilvēkam, kuru emocijas ir novedušas gandrīz līdz neprātam. Un tas viss ir tāpēc, ka jūs varat veikt kvantu maiņas nodomu sev vai citai personai. Tieši tā jums var būt kvantu maiņas nodoms cita cilvēka labklājībai un būt pilnīgi pārliecināts, ka tas viņam nāks tikai par labu. Nē, jums nav nepieciešama atļauja, lai kādam citam būtu kvantu maiņas nodomi. Tas ir tāpēc, ka jūs neko nedarāt. Kā jūs jau zināt, kad jums ir kvantu maiņas nodoms, darbs ir pabeigts. Jūsu nodoms ir iemiesojies mīlošā eifo sajūtas apskāvienā un tiks realizēts saskaņā ar eifo sajūtas plānu, nevis pēc jūsu plāna. Tagad, lai gan es domāju, ka tas ir pašsaprotami, man tas jāsaka. Es neesmu apmācīts psiholoģijas mākslā un neuzskatu, ka kvantu maiņas vai kvantu maiņas nodomam būtu jāaizstāja profesionāla psihologa palīdzība. Klīniskie psihologi izmanto kvantu maiņas nodomu, lai palīdzētu saviem pacientiem tikt galā gan ar akūtām psiholoģiskām traumām, gan ar hroniskām šāda veida problēmām. Daudzus no šiem speciālistiem ļoti iedrošina fakts, ka uz eifo sajūtas balstītās metodes ātri palīdz viņu pacientiem. Es ceru, ka tuvākajā nākotnē mēs varēsim sponsorēt klīniskos pētījumus par kvantu maiņas efektivitāti psiholoģijas jomā. Un lai gan es zinu, ka kvantu maiņas nodoma spēks ir ārkārtīgi efektīvs parastiem cilvēkiem psiholoģisko problēmu mazināšanā un novēršanā, tam nevajadzētu aizstāt profesionālu palīdzību. Mēs jau teicām, ka nodomam ir divi elementi – objekts un emocijas, kas saistīts ar šo objektu. Ja mums ir kvantu maiņas nodoms, kura mērķis ir novērst emocionālus traucējumus, objekts šajā gadījumā noteikti ir emocijas. Varat arī izmantot tradicionālāku atšķirību starp objektu un emocijām. Ja jūsu sievas māte ieradās pie jūsu sievas uz nedēļas nogali un 6 mēnešus pēc kāzām turpina stāstīt sievai, kādu lielu kļūdu viņa pieļāvusi aprecoties ar jums, jums ir saistīts kāds objekts, jūsu sievas māte, un ar šo objektu saistītās emocijas. Emocijas var būt dusmas, vilšanās, nemieris, apjukums, depresija, skumjas, nekontrolējama nožēla, vai, tā kā ir iesaistīta jūsu sievas māte, visas šīs emocijas kopā vienlaikus. Uzskatāmības labad nodomu sadalīja 2 daļās. Jums nav jāuztraucas par šiem 2 nodomu aspektiem, ja vien tie jūs īpaši neinteresē.
Kvantu maiņas nodoms vienlaiks rūpējas par visu pasaulē, un jums nekas nav jādara. Tomēr daudziem cilvēkiem patīk spēlēties ar sava nodoma daļām, kamēr viņi gozējas eifo sajūtas laimes sagā, ko mēs jau labi pazīstam. Tas ir tikai izvēles jautājums. Kamēr jūs apzināsieties eifo sajūtas, jūsu nodoms tiks izpildīts tādā mērā, cik to ļaus dabas likumi. Pieredze. Kvantu maiņas nodoms emocijām. Piezīme. Es iesaku pirmajās emocionālā kvantu maiņas nodoma sesijās risināt problēmas, kas ir vieglas vai vidēji smagas, kad esat apradis ar kvantu maiņas nodomu procesu un esat praktizējis, varat pāriet uz nopietnākām emocionālām problēmām. Apsēdieties klusā vietā, kur jūs netraucēs 5-10 minūtes. Ar aizvērtām acīm ļaujiet savam prātam apzināties to, kas jūs traucē. Atcerieties situāciju un emocijas, kas to pavada. Ļaujiet tam izpausties pilnā spēkā un pēc tam novērtējiet tos skalā no 0 līdz 10. 10 punkti ir pilnīgi nepanesami un 0 punkti nav nekāds diskomforts. Atcerieties situācijai piešķirto vērtējumu numuru, jo sesijas beigās atkārtosiet to pašu testu. Veiciet kvantu maiņu 2-3 minūtes, apzinoties eifo sajūtas. Jums vajadzētu sajust atbilstošu mieru savā prātā un atslābumu savā ķermenī. Ļaujiet savam prātam virzīties uz problēmu un pēc tam uz risinājumu tā, kā jūs to vēlētos. Šie 2 soļi, problēmas atpazīšana un pēc tam tās risināšana, ir diezgan mainīgs process. Jūs domājat par vienu lietu, tad par otru un tad par abām lietām, atgriežot savu apziņu eifo sajūtā. Atcerieties, ka eifo sajūtas nozīme neko, tīra eifo sajūta vai vienkārši eifo sajūta, abas ir brīnišķīgas. Ja jums bija problēmas ar savu sievas māti, kā aprakstīts iepriekš, tad darbs ar viņu varētu noritēt apmēram šādi. No eifo sajūtas, pilnības sajūtas piedzīvošanas, jūsu prāts pāriet uz emociju apzināšanos saistībā ar savu sievas māti un visu šo situāciju. Jums nav īpaši jāvirza savs prāts šajā virzienā, jo, kā jūs redzēsiet, tas steigsies uz šīs situācijas traumatiskāko aspektu. Vienkārši ir jāvelta pietiekami daudz laika emocijām un situācijai, lai to apzinātos. Tas neaizņems vairāk laika nekā nepieciešams, lai 1 vai 2 domas pazibētu jūsu prātā. Pēc tam tikpat viegli ļaujiet savai apziņai virzīties uz problēmas risināšanu. Šis ir tāds pats automātiskais process, tāpēc atkal dodiet savam prātam rīcības brīvību. Šajā brīdī jūs varat iedomāties, kā jūsu sievas māte sakravā somas, cieši apskauj jūs un iekāp lidmašīnā uz Sietlu, lai nokļūtu jūsu sievas māsas mājā. Jūsu risinājums gandrīz vienmēr tiek piedāvāts bez jūsu apzinātas piepūles. Ja risinājums nevēlas parādīties, jūs varat provocēt tā parādīšanās procesu, viegli domājot par risinājumu un ar šīm domām ienirt eifo sajūtās. Kvantu maiņas nodoms vienmēr ir patīkams un uzmundrinošs process. Nedariet to kā smagu darbu, pat ja jautājums ir ļoti nopietnas. Atcerieties, jums nav jāveido sava māja, iztēlē katrā detaļā, tikai viegls pieskāriens eifo sajūtai ir viss, kas vajadzīgs. Izsakiet kvantu maiņas nodomi katru minūti, 3 līdz 5 minūtes, un pabeidziet sesiju ar 3 līdz 5 minūšu kvantu maiņu vai vienkāršu eifo sajūtas apzināšanos. Nesteidzieties lēkt uzreiz un ienirt aktivitātē. Ļaujiet prātam kādu laiku klīst, gatavojoties ikdienas aktivitātēm, kas jūs sagaida.
Šajā laikā atgriezieties pie savām emocijām un novērtējiet tās vēlreiz, kā to darījāt kvantu maiņas nodomu sesijas sākumā. Atkal ļaujiet emocijām izpausties tādā mērā, kādā tās vēlas izpausties, un novērtējiet tās skalā no 0 līdz 10. Gandrīz vienmēr jūsu emociju intensitāte, trauksme, bailes, dusmas, nožēla, vainas apziņa vai vilšanās ievērojami samazināsies. Tagad, un tas ir ļoti svarīgi, aizmirstiet par to, ko tikko izdarījāt, un veiciet ikdienas darbības tā, it kā nekas nebūtu noticis. Lai gan ir noticis daudz, bet lielākā daļa no šiem notikumiem notiek aizkulisēs, lai tie tur paliek. Ļaujiet radīšanas organizējošiem spēkiem darīt savu darbu, kamēr jūs, kā vienmēr, rūpēties par savu dienišķo maizi. Ticiet man, jūsu dzīvē notiks neticamas izmaiņas, pateicoties tam, ko jūs tikko izdarījāt vai patiesībā nedarījāt. Ja jūs pastāvīgi pārbaudāt savu dzīvi, lai redzētu, vai jūsu nodoms darbojas, jūs varat zināmā mērā traucēt procesam. Katru reizi, kad pārbaudāt, vai ir kāds progress, jūs nedaudz attiestatāt savu nodomu no pierastā apziņas līmeņa, kurā atrodaties ikdienā. Lai gan jūs nevarat pilnībā noslaucīt vienas kvantu maiņas nodoma sesijas ietekmi, tomēr varat nedaudz palēnināt rezultāta rašanos. Par laimi, visi iespējamie izkropļojumi tiks neutralizēti nākamajā kvantu maiņas sesijā. Tāpēc veiciet savas ieceres kvantu maiņas sesijas un dzīvojiet savu ierasto dzīvi. Kad jūsu dāvana ieradīsies, jūs būsiet pārsteigts, nemaz nerunājot par ļoti lielu pateicības un godbijības sajūtu. Jūs to izdarījāt, neko nedarot, un labāku rezultātu nevarēja vēlēties. Smilšu graudiņš ūdenī. Dažās metodēs, darbā ar nodomu un enerģijas dziedināšanas tehnikās radītos harmonijas viļņus var pielīdzināt oļu mešanai klusā ezerā. Brīdī, kad ūdenī iekrīt akmentiņš, rodas viļņi, novirzoties apļos dažādos virzienos no šīs vietas. Tad enerģijas viļņi atgriežas pie jums vietā, kur oļi iztraucēja ezera mieru, nesot sev līdzi informāciju par to, kā būt veiksmīgam savā pasaulē. Kvantu maiņas nodoms vairāk līdzinās smilšu grauda iemešanai tajā pašā ezerā. Mēs nevēlamies traucēt ūdens mieru, bet ļaujam tam palikt skaidram radības atspulgam. Skatoties uz šī klusā ezera virsmu, mēs mierīgi vērojam, kā šis smilšu graudiņš pazūd bezgalīgo iespēju dzīlēs. Tāpat kā viens smilšu graudiņš, kas ievietots austeres iekšpusē, rada mirdzošu pērli, tā arī kvantu maiņas nodoms, kas ievietots radīšanas klēpī, sniedz mūsu apziņai piekļuvi dārgakmenim, kas ir mūsu dzīve. Tā vietā, lai brauktu pa viena viļņa virsotni, kas sitas cēloņu un seku krastos. Kad mēs veicam kvantu maiņas nodomu procesu, mēs klusi vērojam, gaidot brīnišķīgos dārgumus, ar ko eifo sajūta mūs apbērs. 14. nodaļas galvenie punkti. Vienā vai otrā dzīves posmā mēs visi cīnāmies ar negatīvām emocijām. Emocijas ietekmē mūsu spēju skaidri domāt. Jums var būt kvantu maiņas nodoms, lai sasniegtu citas personas emocionālo labklājību. Pēc kvantu maiņas nodomu sesijas pabeigšanas atgriezieties ierastajā dzīvē bez jebkādām cerībām. Kvantu maiņas nodoms ir kā iemests smilšu grauds nekustīgā ezerā. Mēs nevēlamies radīt viļņus, mēs novērojam nekustīgumu.